Čau, Paul! Gribu tev parādīt un pastāstīt dažas lietas, ko mēs esam uzlabojuši tavā svingā pēdējā laikā. Kopš Marka ierašanās mēs sākām strādāt, tad viss caur tev bija ļoti labs vēziens, tev ir ļoti labs vēziens. Mēs sākām strādāt pie tā, lai tu nedaudz labāk izmantotu vidukli atvēzienā, tad, lai tu grieztu gurnus, un tas tev attiecīgi palīdzēs griezt plecus, no kā tu atkal var ģenerēt lielāku nulles ātrumu, jā, ar mazāku piepūli. Jā, vēl ko mēs pēdējā treniņā izlabojām, ja mēs pastamies uz stāju, šis video pa labi ir no tās nedēļas, ka Marks bija šeit, ja. Ja tu pasties uz stāju savām rokām, tu ļoti daudz var redzēt zem tavas labās rokas, var redzēt kreiso roku. Ja mēs iezūmojam, ja mēs pievelkam tuvāk, var redzēt kreiso roku. Šeit pa kreisi pēdējā treniņā, pirmkārt rokas tevi tuvāk klāt, tas stāja brīvāk, jo tā ir Windows noise, tāpēc, kas tev ideāli dara. Ja, tagad drīz tev būs aptuveni tādas nulles, un tas vispār būs super. Lieliska pārmaiņa tev. Ja, bet arī šeit var mazāk redzēt kreiso roku, ja, un tas panāk, tas atslēgas punkts tur bija atslābināt to labo roku elkoni, ja, lai tev apakšdāvumi rokas ir vairāk uz vienas līnijas, uz mērķa līnijas, ja, stājām. Un tālāk uzvilksim plaknes līnijas, tu jau zini, ko šīs līnijas nozīmē, tas ir ļoti labi. Ja, un šeit pa labi, ka mēs sākām strādāt pie lielākas rotācijas, ja, tu to darīji diezgan samocīti, tu it kā to gurnu, skaties, sākumā mēģināji griezt to vidukli, ja, bet tu to dari tā nesinhroni, tu viņu nedaudz pagriez, rokas ceļās pārāk stāvus augšā, ja, un no tā brīža vairs gurni faktiski negriežās, rokas tikai iet augšā, un beigās viņas ir ļoti augstu, ja, un tas arī diezgan pataisnojies. Šeit pa kreisi jau tu daudz sinhronāk, skaties vēro, daudz sinhronāk, ja, kopā gurni, pleci, iet vairāk automātiski, līdz ar to gar kreiso kāju, pareizo plaknes līniju uz augšu, jā, ir vairāk pleinā, vairāk pareizajā plaknē, augšā arī ir izcilā pozīcijā, jā, un tu esi forši viss iegriezies, jā, ko tu iepriekš nedarīji, jā, tu biji bišķi pamaz izmantoji vidukli, gurnus un plecus, jā, vienīgā lieta, kas šeit ir, ko es ievēroju, ka es skatījos tavu vēzienu, ja, ka mums jāpievērš uzmanību nedaudz, ja mēs uzvalkam līniju ar tavu dibenu, ja, tad tu nedaudz aiziet no tās līnijas projām atvēzienā, ja, un tas iemesls ir, ka tu nedaudz, tev vajag vairāk just svaru labajā papēdī atvēziena beigās, ja tu pievērš uzmanību labajam papēdim, pašās atvēziena beigās tev pēda nedaudz paceļās augšā aiziet uz pirkstgaliem svars, un tā noteikti nevajadzētu būt, tu to labi zini, vai ne? Un tāpēc tu vienkārši bišķīt iztaisnojies atvēzienā, bet tur mēs pateisim vingrinājumus, lai vingrinājumu vienu vienkārši elementāru vai labāk justu labo papēdi atvēziena beigās, un tad lejupēziens sākumā tev jāturpina spiest tas labais papēdis zemē, nevis raut šitā augšā. Ja? Tev jābūt sajūtai, ka spiediens zem labās pēdas palielinās lejupēzienu, teiksim, tajā virziena maiņas fāzē, ka sāk nākt lejā, ja? Tad viņi sāks nākt bišu lēzenāk tuvāk tai plaknes līnijai lejā. Jā, visādi citādi, Paul, fantastisks darbs. Nav daudz 13 gadnieku Eiropā, kas vēzēs šādi te, tā kā atliek vien turpināt strādāt pie puterēšanas, jā, strādāt pie domāšanas un arī īpaši pie fiziskās sagatavotības. Jā, tev īstais laiks, ka tev to tagad audz, jā, tev jākļūst spēcīgākam, lai tev mazāk ir jālec gaisā, jā, mēs jau esam runājuši, mazāk jālec gaisā, lai ģenerētu to spēku, bet izmantot ķermeni, lai viņu ģenerētu. Protams, atbilstošas nulles mēs gaidām, un tas būs fantastiski, kā tajā video pa kreisi var redzēt, ka tās nulles tev dara daudz labāk nekā tās pa labi. Malacis, čau!